Šodien mēs esam ciemos pie tevis, Nil, pie tevis kā fotogrāfa. Un varbūt skatītājs vēl nezina, tāpēc tu mazliet pastāstīsi. Tu esi tas, kas ir fotografējis ārzemniekus, kas ir atbraukuši Rīgā. Jā. Pastāst kaut ko vairāk par šo. Projekts bija par cilvēkiem, kas nav dzimuši Rīgā, bet Rīgu ir izvēlējušies par savu pilsētu un viņu mīļākajām vietām Rīgā. Es viņus būtībā atradu un uzdevu jautājumu par to mīļāko vietu Rīgā. Un tad es nofotografēju viņu profilu. Būtībā ne profilu, bet pret gaismu, tā ka viņu siluets ir tikai redzams. Un tad kombinēju to visu kopā ar to reālo vidi, kas ir viņa tā mīļākā vieta. Diezgan bieži tika pieminēta Andrejsala, kas ir interesanti. Arī dažiem bija tā, ka kāda noliktavas ēka vienkārši pamesta. Kas tad īsti ir tas, kas viņus nelaiž projām no tās Rīgas? Vai tie ir rīdzinieki, vai tā ir kultūra, vai tās ir kādas konkrētas vietas? Zini, tas ir tā kā uzcept labu kūku, man tā liekas, viss sastādēs ir svarīgas. Un tad attiecīgi gan cilvēki, gan vietas, gan kopēja atmosfēra. Es pieļauju, ka tas viss ir tieši tas, kas ietekmē. Ar ko tad īsti atšķirās tas ārzemnieks no latvieša, strādājot fotografijās? Nē, es neprasu parasti nekādus smaidus, man patīk naturāli portreti, un līdz ar to emocija ir daudz dabīgāka. Tā ir absolūti normāla saruna, un tā kā viņi visi ir šeit, viņi visi noteikti zina angļu valodu. Es arī zinu angļu valodu, līdz ar to nekādas problēmas nav. Vai ārzemnieki šeit atbraucot, kā tev liekas, vai viņi sevi jūt kā rīdziniekus? Pilnīgi noteikti. Daļa ir tāda, kas jau 5 gadus dzīvo Rīgā. Daļa varbūt ir tādi studenti, kas varbūt ir 1,5 vai 2 gadus, bet visi viņi ir rīdzinieki. Principā jau iekļaujās, jā. Kas varbūt priekš tevis ir Rīgas simbols? Tā ir smarža vasaras vakarā pēc lietus. Tad, kad ir tas asfalta aromāts, es nezinu, viņš tāds, tā ir, jā. Un tas aromāts, kas veidojās, viņš ir ļoti tāds īpašs un godīgi sakot tikai Rīgā. Jā, tad tu esi tāds kārtīgs iezemietis, tāds rītīgs rīdzinieks, jo es esmu dzirdējis, ka patīk tas lietas, patīk tā rasa. To es pilnīgi noteikti varu pateikt, jo es esmu arī Rīgā dzimis un audzis, tā kā iezemietis vien esmu. Kāds tavuprāt ir tipiskākais latviešu pašportrets? Pašportrets? Jā. Man liekas, tipiskākais mūsdienās, tāpat kā visi portreti ir... Tūlīt tu parādīsi, jā. Pašportrets. Principā tas varētu būt... Tas ir mūsdienu, man tā liekas, tipiskākais portrets. Bet varbūt priekš tevis ar tādu, varbūt māksliniecisku vērtību. Manā izpildījumā tas varētu izpausties, kā ir tagad baigi daudz tādu darījuši jau sērijas, bet kad saliek visas tās ļoti daudzās sejas kopā virsū vienu otrai, tad izveidojās tas vidējais. Tas būtu man, tā būtu mana versija, man tā liekas par to. Es uztaisīju jau pirms 1,5 vai 2, kad Saimi ievēlēja. Pēdējo. Es uztaisīju iepriekšējās saimas visu to atlaistās saimas 100 sejas. Visas sejas un beigās izstījās pēc tāda indiešu kaut kāda tāds indiešu baņķieris kaut kas tam. Ar tevi viss ir skaidrs. Portretos gan rīdzinieki, gan ārzemnieki.